Tāpat kā ēšana mājās, arī ēšana darbā var būt izaicinājums, bet tikai tad, ja tu par to pirms tam nepadomā. Jo īstenībā low carb ēšana, zem ogļhidrātu ēšana arī darbā nav nekāds baigais izaicinājums. Parasti cilvēks saskars ar 3 situācijām. Ir vai nu jāizvēlās no ļoti, ļoti ierobežotas ēdienu kartes, varbūt ir tikai viena opcija, vai ir jāizvēlās no dažādām opcijām, vai arī ir bieži jāiet ceļā un nav laika kārtīgām maltītēm, vai arī tur, piemēram, būtu konferences un tur arī nav laika kārtīgām maltītēm. Tad, ja tava ēdienkarte ir super ierobežota, ja viņa ir ļoti, ļoti, ļoti ierobežota, ir pāris jautājumu, kurus tā kā var sev uzdot. Tad, numur 1, vai ir produkti tā kā tajā, ko tev dod ēst, vai tur joprojām ir low carb ēdieni, kurus tu joprojām vari lietot. Jo bieži vien vienmēr ir tur gaļa, ir zivis, ir kaut kāda dārzeņa, vienmēr ir kaut kas tāds, ko tu joprojām vari ēst. Numur 2, paturprātā, ka tev nav jābūt perfektai. Ja burkāna salātiem ir nedaudz piebērts cukurs, tas nekas. Ja zupā ir kartupeļi, vienkārši izlaid tos. Pārējo zupu jau tu mierīgi var ēst. Vienkārši adaptējies situācijai. Numur 3, noskaidro, un šis ir varbūt arī, šis ir scenārijs, ja tev ir virtuve, kur tev uz vietas gatavo ēst, tur, tas ir bērndārzos, skolās, uz kuģa, vai ir virtuve, kur taisa ēst, tā kā noskaidro, aizej virtuvē, pajautā, vai ir iespējams, ka tev uzliek vairāk gaļas, un ka tu vienkārši izlaidi kartupeļus, vai arī kartupeļus aizstāja ar salātiem, vai kaut kādas savādākas modifikācijas uztais, jo manā pieredzē, ja aiziet pie virtuves darbiniekiem, ar kuriem tu principā tavu kolēģi, un ar viņiem mierīgi, draudzīgi aprunājās un palūdz viņiem, viņi ļoti bieži vien ir pretīm nākoši. Ja tu tur neej un neuzstādi kaut kādas savas prasības, tas ir savādāk. Bet ja vienkārši aiziet viņiem palūdz, ļoti bieži tādās vietās, kur tev ir viena ēdienkarte, tie cilvēki ir ļoti, ļoti pretīm nākoši un viņi tev var izlīdzēt. Gadījumā, ja šādi varianti, neviens no šiem variantiem pilnīgi nestrādā, un tur ir pilnīgi tā, ka nekas nav ko ēst, un visas opcijas ir nedraudzīgas low carb uzturam, tad ir jāuzdod savu jautājumu, vai ir iespējams paņemt līdzi ēdamo. Un gadījumā, ja tev uztrauc, ko par tevi domās kolēģi, ja tu ņemsi līdzi pats savu ēdienu, uzdod sev jautājumu, kas tev ir svarīgāks? Tava veselība, tavu pašsajūtu vai izvairīties no pāris dīvainiem skatieniem. Plus, tā kā ņem vērā, ka ja tu saņem dīvainus skatienus vai kaut kādas nejaukas replikus, paņemot līdzi veselīgu ēdienu, mēģinot par sevi parūpēties, tad vai šāda cilvēka atbalsts un šāda cilvēka apstiprinājums un pieņemšana tev ir svarīgi. Jo šie cilvēki visticamāk arī kaut ko sliktu runā tev aiz muguras, un vispār nav tāda kompānija, kur tu sev gribētu turēt. Un plus, šie ir tie paši cilvēki, kur baigi neuztrauksies par to, tagad tev būs kaut kādas nopietnākas veselības problēmas. Tāpēc es vienmēr saku, neuztraucies, ko par tevi domā citi, uztraucies pats par sevi, par savu veselību, par savu pašsajūtu, jo, tu esi galu galā vienīgais, kuram ar to ir jādzīvo. Un ar to līdzņemšanu arī, ka te nevajag sarežģīt, teiksim, ja tu vakarā taisi ēst, vienkārši uztaisi tik daudz, lai tu nākamajā dienā var paņemt līdzi, ja tas ir iespējams. Un gadījumā, ja tu esi tādā vietā, kur absolūti nevar ar nevienu neko sarunāt, ne atrast draudzīgāk, ne atrast tur super draudzīgas opcijas low carb uzturam, ne paņemt līdzi, tad šeit ir svarīgi saprast vienu lietu. Ja tu nevari dabūt perfekto izvēli, tad izvēlies nākamo labāko aiz perfektās izvēles. Tā kā vienkārši kaut vai, ja puse no tā tava uztura būs nedaudz labāka nekā viņa būtu bijusi savādāk, teiksim, ja tev tik un tā sanāk, tur apēst kaut kādus low carb uzturam nedraudzīgus produktus, tas nekas. Tu izvēlēs labāko iespējamo variantu no tā, kas tev ir pieejams. Un visas pārējās ēdienu reizes, ja ir iespējams ēd kā vajag, ja nē, piemēram, ja tu esi uz kuģa un tev tur ir viena ēdienu karte un tas ir viss, un tad tajā periodā, kamēr tu esi uz kuģa, tad tu ēdi to, kas tev ir iespējams, to, kas tev ir pieejams, izvēloties labāko no pieejamajiem variantiem. Un ja gadījumā, izvēlēs labāko no pieejamajiem, un tagad tu esi no kuģa, tad tu ēdīsi kā vajag. Un tas attiecas uz visiem. Tikai tāpēc, ka tev nav pieejama labākā izvēle, tas nenozīmē to, ka tev ir jāņem galīgi pati sliktākā. Strādā ar to, kas tev ir pieejams, un ja tev tur sanāk nebūt perfektam, tas nekas. Strādā ar to, kas tev ir pieejams, un par pārējo neiespringsti.
Atkarībā no situācijas, piemēram, ja tu esi kaut kādā skolas kafejnīcā un tev tur absolūti nav ko ēst, un tu nevari paņemt līdzi, un tur nevienu neko nevar sarunāt, varbūt tu vari arī izlaist to maltīti. Tā arī vienmēr ir opcija. Tā kā te ir svarīgi padomāt līdzi un atrast, kas ir tas, kas tev strādās vislabāk. Kas ir tas, kas tev strādās vislabāk, neiejot kaut kādos perfekcionismos, vienkārši darot izvēloties labāko iespēju no tā, kas tev ir pieejams. Tā kā apzināti nesabotējot savu progresu. Un ir svarīgi, ka te laikam ir pieminēt, gadījumā, ja tu esi konditors un tev sanāk cept kūkus un cepums, visādas citas lietas ēst, ko tev nevajadzētu ēst, tev ir priekšā ļoti svarīgs un iespējams pat arī smags lēmums, un tas ir, varbūt ir laiks mainīt darbu. Un es saprotu, ka tas ir ļoti liels jautājums, bet ja tev ir lielas svara problēmas, ja tev ir lielas veselības problēmas, tur otrā tipa diabetes, aknu problēmas, augsts asinsspiediens un tā tālāk, tev tiešām ir jāapsver šis jautājums, jo ja tavs darbs tev burtiski dzen pāragrā kapā un tavu dzīves kvalitāti padara vienkārši ļoti nevajadzīgi zemu, tad šis ir nopietns jautājums, kas ir jāapsver. Protams, tev nevajag rīt iet iesniegt atlūgumu. Tāpatās kā tiem varbūt, kuriem nav izvēles ārpus savu darbu, tu vari ārpus tā savu darbu, tu vari censties pieturēties pie visu perfektu. Nu labi, ja tev tur darbā sanāk kaut ko pagaršot, tad sanāk pagaršot. Nu, to tu nevari šobrīd varbūt mainīt. Varbūt tu vari, varbūt kāds cits zina, kā var pagaršot tās lietas tā vietā. Bet tev tiešām ir svarīgi apdomāt šo lietu. Un es nekad nebūtu uzdrošinājies vispār šādu jautājumu izvirzīt, ja man nebūtu kursā bijuši cilvēki, kur burtiski aiziet prom no savu darbu, jo viņi saprot to, cik viņiem tas ir nāks slikt par viņu veselībai. Un šī ir vienkārši lieta, kas tev ir jāpadomā, tam noteikti ir jābūt pārdomātam lēmumam, nesasteidz, vēl tam tik daudz laika, cik ir nepieciešams, un ja tas nozīmē, ka tev tagad ir darbā jāpēta tādas lietas, ko tu zini, ko tev nevajadzētu teikt, tas nekas. Vienkārši dari to, sakot, tam uzturprocesam tik labi, cik tu šobrīd to vari, bet ilgtermiņā padomā. Varbūt ir iespējams nomainīt darbu, kur tev nebūs jādara tādas lietas, kas tev reāli dzen pāragrā kapā iekšā. Ja tev ir darba kafejnīca, vispār ir brītīgi vienkārši, tev nav absolūti par ko iespringt. Tātad, ja tev ir darba kafejnīca, tev ir jāapgūst low-carb produktu saraksts un jāapgūst tas, kā tu vari saprast, kurus produktus varēs low-carb uzturā un kurus nevarēs. Izmantojot tos iepriekš kritērijus, par kuriem mēs runājam. Gaļa, zivis, zaļie salāti, dārziņi, zupas, izlaižot kartupeļus būs tavi labākie draugi šeit. Un arī tas pats atmet lūdzu perfekcionismu. Zikā, ja kādā no ēdieniem ir iepilināts kaut kas no sarkanā saraksta, tā kā nepārdzīvo, tie ir tādi sīkumi, par kuriem nevajag iespringt. Tīpaši, ja tā ir tava vienīgā opcija. Te vienmēr ir svarīgi neiedzīvoties kaut kādā absolūtā perfekcionismā, jo, ja tu ēd ārpus darba visu pareizi un visu korektu, un darbā tev sanāk apēst tur salātiņus, kuriem ir kāds cukuru piebērs klāt, tas neko nemainīs lielos vilcienos. Galvenais ir neņemt tur kompatu un saldo ēdienu un visu šitādas lietas. Pie low-carb uzturu ir ļoti vienkārši. Te nevajag vispār nemaz iespringt par kaut kādiem sīkumiem. Un gadījumā, ja tu esi tas cilvēks, kuram sanāk bieži būt uz ceļa, tad, kad tu esi pārbraucienos vai vienalga kaut vai ceļo ārpus valsts, arī tev tāpatās ir jāapgūst low-carb produktu saraksts. Tev ir jāzina, kas ir tās izvēles un kāpēc tieši šīs izvēles, ko tu vari, un saprast, teiksim, pēc kādiem kritērijiem tu vari izvēlēties tās lietas, ko ēst, ko nē. Un atceries, tāpatās, jebkurā kafejnīcā, restorānā, bistro, kur tu vari pieskriet ceļa malā, vai kaut vai lidostā, vai jebkur citur, vienmēr būs low-carb uzturam draudzīgas opcijas. Nākamā lieta ir tas, ka tava apetīte būs daudz mazāk. Ja tev sanāk braukāt, tad tev nemaz vairs nevajadzēs varbūt iebraukt tajā benzīnā, ka tev vienkārši negribēsies ēst. Un vēl viena lieta, ko tu vari darīt, ir sagatavoties pirms izbraukšanas. Varbūt tu vari paņemt līdzi kaut ko tu vari apēst ātri, un tu vari vienkārši tāpatās kā tiem, kuri ņemt uz darbu līdzi ēdienu, tāpatās tu vari kaut ko no rīta sev sagatavot, tur uzvārīt olas, sagriezt kaut kādas dārziņas, vienalga. Paņemt kaut ko līdzi, ko tu vari ceļā apēst. Te ir jāpadomā, pēc savas individuālās situācijas. Es nevaru katram precīzi pateikt, kas viņam ir jādara, jo tās situācijas ir ļoti dažādas. Bet vienkārši saproti savas izvēles, to tu vari saprast pēc visiem sarakstiem, saproti, kas tev ir, ko tu vari ēst, ko tu nevari. Tas tev ļaus arī iet benzīntākā un saprast, tur es varu riekstus paņemt, tur es varu gaļu paņemt, tur es varu burkānus paņemt, tur es joprojām kafiju var dzert, zero kolas un tā. Saproti, kā izvēlēties
ko ēst, ja ir iespējams sagatavojies savam izbraucienam, un tev ar to nebūs nekāda problēma. Un tieši tāpat tās konferencēs, ja tev sanāk bieži braukt uz kaut kādiem pasākumiem, uz tiem banketu galdiem vienmēr ir lietas, ko tu varēsi. Tā kā sagriezt tās augstās gaļas būs tava labākā ēdienkarte. Tāpēc vienmēr ir svarīgi sagatavoties. Un es nevienmēr visiem varu pateikt, tā kā precīzi, kā tev vajadzētu rīkoties, jo es nezinu tavu situāciju. Tu zini savu situāciju vislabāk, tāpēc ir svarīgi visus tos pamatnoteikumus saprast, un tad tu visu varēsi arī pielāgot savam darbam, savai ikdienai bez problēmām. Vienmēr vissvarīgākais ir domāt ar galvu, izvairīties no šitās visu vai neko attieksmes. Tas ir, ja nav pieejama perfektā izvēle, tad ņem nākamo labāko aiz perfektās. Ja nav pieejama neviena laba izvēle, tad radīt to pašam, sagatavoties, un ja tas nav iespējams, tad izvēlēties labāko no sliktākajiem un darīt visu korekti tad, kad tas ir iespējams.